Tā, sveiki! Ko mēs tagad, ko es jums tagad mācīšu? Es jums mācīšu, kā šis būs kā paraugs ņemšu, kā paņemt vienkārši kaut kādu nokopēt tekstu un ieliku rāmītī, ja? Tagad es jums mācīšu, kā strādāt ar style. Styles, tas ir tā, ka tu vari nevis tā kā es rādīju ar fontiem, kā strādāt, piemēram, krāsu fonti, jā, izmēru tālāk, jā, pats labākais variants ir style, ielikt to stylā. Jā, un tad es tev jums rādīšu, kā pieslēgt style un kādi ir tie visi tagi stylēm. Tā, reku, es jau te mani sagatavots, tagad es jums parādīšu kādi varianti. Obligāti šajā vietā pa vidam head ir jāraksta. Tā ir vairāk veidu varianti, bet es izmantoju vienu. Vismaz vienu to variantu, kā pieslēdz, arī parādīšu. Tā, ir ar šitādu veidu variantu izmanto, kad šeit vienkārši pašā mājaslapā raksta to visu kodu iekšā, bet, es uzskatu, ka tas nav īpaši pareizi. Tas rādīšu un turpināšu pamācības tā, kā es to taisu, jā, ar parādīt linku, uz kur aiziet tas style. Tā, tad sāksim. Link, href, šeit tiek vadīts tas nosaukums, un viņi parasti nodēvē par style.css, jo jāsaglabā ir šāda veida failu formātā CSS, šits ir nosaukums. Tālāk iet type, text, CSS, rel, style sheet. Tā, šādi mēs noslēdzam, ja? Tas tagad nozīmē to, ka viņš jau ir pieslēgts pagaidām mums tas neeksistē vēl tāds formāts, pēc, kad ņemsim, atvērsim vēl vien šādu veidu notepad failu formātu. Šito te visu šādi izdarīsim. Okay. Viņu nodevēsim sevas par style.css. Ok. Reku parādās, ja? Savādāk failu ikons, ja? Tagad mēs jau varam sākt rakstīt šeit. Tā, sākums ir tā. Body. Jābūt šāda veida ph un šeit margin 0 ph. Tas ir jābūt un jāuzrakst šitāds, savādāk nestrādās. Padding 0 ph. Saglabājam, to pastīsimies, kāds rezultāts. Tā. Redzējāt, uzbrauc uz augšu, ja? Jau var redzēt to, ka style CSS viss strādā. Un tas tā kā iesākumā. Paldies, ka skatījāties. Tiksimies nākamā pamācībā.